Esiet svētīti šajā svētdienā, lai Dievs svētī katru, kas ir šeit, kas arī skatās mūsu tiešraidē, kuri patstāvīgi skatās. Jā, jūs varat rakstīt savus aizlūgšanas vajadzības, jūs jau zināt, bet mēs sāksim ar lūgšanu šo rītu, jo nekas nevar būt svarīgāks, kā aicināt Jēzu. Jēzu mūsu vidū, mūsu sirdīs, mūsu prātā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka mēs varam šeit būt. Un mēs Tev pateicamies, kad Tev ir īpašs plāns priekš mūsu sirdīm un mūsu dzīvēm. Un es ticu, Dievs, ka Tev šodien ir īpašs vārds, ko iesēt mūsu sirdīs. Un es Tev pateicos, Tēvs, ka mēs varam būt Tavu bērni, ka mums ir brāļi un māsas apkārt, ka mums ir draudze, ka mums ir vieta, kur pulcēties, ka mums ir vieta, kur atnākt un pielūgt Tevi, kur mums ir vieta, kur aizlūgt vienam par otru. Es lūdzu Dievs īpaši, lai Tavs gars šodien izlejās šeit. Un mēs lūdzam Dievs, lai, ja kaut kas mūsu sirdīs ir nevajadzīgs, vai kaut kas traucē tuvoties Tev, vai traucē mūs dzirdēt Tevi, es šajā brīdī lūdzu, lai Tu noņem to nost no mūsu dzīvēm. Jo viss, kas mums ir vajadzīgs Tavs svētais gars. Viss, kas mums ir vajadzīgs dzirdēt Tevi, Jēzu. Jo mēs negribam dzirdēt citas balss, tikai Tavs svētais gars. Tava balss izmaina mūsu dzīves. Halleluja! Slava Tev, Jēzu! Paldies Tev! Amen! Halleluja, slava Tev, debes Tēvs, tiešām pateicība Tev šai rītā, un mēs lūdzam, ka visa tumsa atkāpjas, tad, kad mēs piesaucam Jēzus vārdu, jo viņam ir spēks, viņa vārdā ir spēks, un mēs saucam līdz ar visiem eņģeļiem svēts, 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 un uzvar pieder Dievam, uzvar ir viņa rokās. Pat ja tev liekas, ka tu esi sakauts, vai tev liekas, ka tā situācija, kurā šobrīd esi, kaut kā neiet tā, kā tu gribi, mēs paļaujamies un ticam, ka Dievs zina labāk, un viņš zina, ko tev vajag, un viņš zina, kas tev der. Tā paļāvība un uzticēšanās viņam ir tā svarīgākā lieta. Visa tumsa Jēzus vārdā bēr. Piecelsimies un atdosim godu Dievam. Rokās gaismas obensas. Par mani cīnās lielais Dievs. Visa tumsa Jēzus vārdā bēr. Viņa rokās gaismas obensas. Visa tumsa Jēzus vārdā bēr. Lai viņi aiziet projām, lai nāk Dieva uguns. Viņa rokās gaismas obensas. Par mani cīnās. Par mani cīnās lielais Dievs. Un gaismas kara pulki. Sauc svēts, 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 uzvarā ir mūsu Dievam. Sauc svēts, 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 uzvarā ir mūsu Dievam. Sauc svēts, 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 uzvarā ir mūsu Dievam. Sauc
apliecini to. Uzvara ir mūsu Dievam, svēts, 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 svēts. Uzvara ir mūsu Dievam. Amen. Vai tu tici, ka uzvara ir mūsu Dievam? Neskatoties uz visiem taviem apstākļiem, neskatoties uz to, kas notiek pasaulē. Dievs ir uzticams, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Slava Tev, Jēzu, slava Tev, 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 vēlreiz, slava Tev, Jēzu, slava Tev, slava Tev, Jēzu, slava Tev, slava Tev, Jēzu, slava Tev, slava Tev, Jēzu, slava Tev. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, asāks par katru zobenu, tas spiežas dziļi, dziļi iekšā, līdz pāršķeļ garu un dvēseli, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, asāks par katru zobenu, tas spiežas dziļi, dziļi iekšā, līdz pāršķeļ garu un dvēseli. Slava Tev, Jēzu, slava Tev. Kam slava ir? Viņam! Slava Tev, Jēzu, slava Tev, slava Tev, Jēzu, slava Tev. Debes un zeme pazudīs, bet Dieva vārds nekad nezudīs. Debes un zeme pazudīs, bet Dieva vārds nekad nezudīs. Tā kunga vārds ir stiprā pils, taisnais dodas turp un to pasargās. Tā kunga vārds ir stiprā pils, taisnais dodas turp un to pasargās. Slava Tev, Jēzu, slava Tev, 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 slava Tev, Jēzu, slava Tev. Slava Jēzu! Amen! Jūs zināt, mēs daudz nerunājam par ziedojumiem, bet tagad ir laiks, kad mēs to varam aizmugurēji kastīt, priekšā kastīt, lai Dievs svētī katru priecīgu devēju. Un Dieva vārds mums arī saka, ka viņš ir tas labais gans, kurš par mums rūpējas un gādā. Un viņš vada mūs pie skaidriem ūdeņiem un zaļās ganībās. Un tā, ka mums nekā netrūkst. Un mēs varam pateikties viņam. Un šī dziesma ir krievu valodā.
bet tas ir 23. psalms, un ja tu vēlies, tu vari atvērt un izlasīt to latviešu valodā, bet dziesma ir brīnišķīga, un lai Dievs svētī. Господь, Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях. Твой жезл и Твой посох упокоит меня, Господь. Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях. Водом тихим водишь меня. Где бы я ни шел, где бы я ни шел, не упоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня, Господь. Ты пастырь мой, Ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня, Ты покоишь меня на злачных пажитях. Водом тихим водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, Ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и Твой посох успокоят меня, Господь. Ты пастырь мой, Господь. Ты pastri moj. Halleluja. Tu esi mūsu gans. Un mums nekad nekas netrūks, Dievs. Tu dod mums mieru. Tu dod mums ganīties zaļainās ganībās. Halleluja. Halleluja. Šajā rītā es arī gribu pateikties Tev, Tēvs, par mūsu māsu Neliju, kur bija kopā ar mums ar paceltām rokām, slavēja šeit, bet tagad Tu esi viņu ņēmis mājās. Un es ticu, Dievs, ka Tu viņus sagaidīsi ar atklāstām rokām, jo visu savu dzīvi viņi bija ielikusi Tavās rokās. Es Tev pateicos, Dievs, ka šī brīnišķīgā māsa varēja šeit būt kopā ar mums un slavēt. Un es, Dievs, viņu vienmēr atcerēšos tādu, kura pacēla savas rokas un dziedāja no visas savas sirds. Paldies Tev, Dievs! Tu esi uzticams. Un lai kas notikt ar mūsu dzīvēm, mēs ticam, ka mēs dosimies mājās. Halleluja!
чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажитях, водам тихим водишь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жезл и твой посох успокоят меня. Viss gods un slavu Jēzum. Viņš ir šeit. Viņš ir šeit, lai pieskartos tev, lai atjaunotu tev, lai dot tev spēku. Un Bībelē ir kāds stāsts par pazudušo dēlu. Bet, kad dēls ieradās mājās, viņa tēvs neaizvēra durvis. Bet viņš stāvēja, izplita savus rokas un teica: mans dēls atkal ir mājās, un viss, kas ir mans, ir arī viņa. Tik ļoti Dievs tevi mīl. ceļos krītu pielos, paudžu paudzēs, dziedot slavas dziesmu jārām. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas ticēt sāks, dziedās slavas dziesmu jārām. Tavs vārds ir varants, tavs vārds, lai godāts, tavs vārds pāri visam kungs, pār varām un troņiem, pār valdībām spēkiem, tavs vārds pāri visam kungs, dzied eņģeļi, svētī, dzied radībā, svētī, godā kronī viņš, svētī, svēts uz mūžiem, dzied eņģeļi, svētī, dzied radībā, svētī, godā kronī viņš, svētī, svēts uz mūžiem. Ja tu esi atpirkts, no grēkiem atbrīvots, dziedi slavas dziesmu jārām. Ja tu staigā gaismā un viņa vārdu nes, dziedi slavas dziesmu jārām. Dziedāsim mēs mūžām, amen. Tavs vārds ir varants, tavs vārds, lai godāts, tavs vārds pāri visam kungs, pār varām un troņiem, pār valdībām spēkiem, tavs vārds pāri visam kungs, dzied eņģeļi,
viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radība, svēts ir, goda tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, tava draudze dzied, svēts. Svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radība, svēts ir, goda tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Halleluja. Jēzus, 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 Jēzus. Jēzus, Jēzus. Pacel savus rokas, vienkārši atver savu garu un dzied savu kungam no viss, kas nāk tev ārā. Ko Dievs tev dod šajā brīdī? Vienkārši dzied viņam slavu dziesmu. Jo viņš ir cienīgs saņemt visu godu. Dziedi no gara. Halleluja. Sveiš būs. Slavēsim. Slava Tev, Jēzu. Slava, 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 slava. Lai nāk prieks par Taviem bērniem. Lai nāk svētā gara prieks. Mēs apsaucam jebkādu vētru. Mēs apsaucam jebkādas nomāktības. Mēs apsaucam jebkādu depresiju. Un mēs sakam, o, mans kungs, lai nāk Tavs miers un prieks svētajā garā.
nāk. Halleluja. Piepild, Dievs, piepild Dievs ar savu garu katru. O, slava. Jēzu. Kaut šis vārds mums vienmēr uz mūsu lūpām skanē. Tu esi brīnišķīgs. Dziedini šajā brīdī tavu dvēseli un garu. Ļauj viņam to darīt. Nestājies pretī. Neesi lepns. Jēzus ir atnācis, lai atbrīvotu saistītos. O, mans kungs, pilnīga brīvība. Arī tie, kas skatās, pilnīga brīvība. Jēzus vārdā šajā brīdī, lai aiziet prom katra nomāktība. Prasa, kas šeit notiek. Es tev gribu pateikt, šajā brīdī Dieva gars ir šeit. Un nekas svarīgāks nevar būt par to, ka mēs dodam vietu svētajam garam. Neviena programma, neviens mācītājs, neviena dziesma tāpat izdziedāt bez gara nepalīdzēs tavai dzīvei. Visu, ko tu dari par godu tam kungam. Visu, ko tu dari par godu tam kungam. Un lai arī tavas lūpas nekad neapstāja slavēt viņu no visas savas sirds un gara un dvēseles. Slāva Dievam. Amen. Cerams, ka jūs uzreiz pamodāties. Šis ir brīdis ziņojumiem, un tad būs brīdis liecībām. Tātad ziņojumi, ja? Neaizmirsīsim, ka mums draudzei ir draudzes sapulce 23. martā pēc dievkalpojuma. Tā kā nevajag atstāt. Liec viņu lejā. Uz leju griez viņu. Jā. Un visi, kas ir draudzē, tad jūs esat aicināti piedalīties un arī mācītājs Gatis nāks arī ar atskaiti un ar kādām ziņām par to, kas tad ir noticis šajā gadā, pusgadā un tā tālāk. Un šeit neizskaidrošu visu, tā kā jūs droši varat nākt, un tie, kas jūs esat mūsu draudzēņi, jūs tagad skatāties tiešraidi, tad mēs jūs gaidām nākamajā svētdienā. Jā, tas ir laikam arī viss, ziņojumiem. Protams, atgādināšu vienkārši tos, ko mēs jau zinām, ka otrdienās mums ir bībeles stundas, un šo otrdien mēs turpināsim iet apustuļu darbus un apustuļu darbu 4. nodaļu. Un tas nozīmē, ka jums ir
Vispirms ir viņi jāizlasa, un tad mēs ejam pēc tā, ko mēs esam izlasījuši. Un ja jums ir kādi jautājumi, tad arī jautājiet. Ceturtdienās, tāpatās 7:00 online mums ir lūkšanas. Lūk tā. Nu jā, tas ir. Un svētdienās, protams, šeit katru svētdienu 1:00 ir dievkalpojums. Nu ko, ir laiks, kad mēs varam nākt un apliecināt, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Es zinu, ka jūs esat bailīgi, bet neko darīt, jums ir jānāk. Jums ir jānāk un jāliecina par to, ko Dievs ir darījis. Un, ja jūs baidaties draudzē pateikt un apliecināt, ko jūs darīsiet uz ielas, kad jūs satiksiet svešu cilvēku. Tā kā, jā, un nedomājiet, ka jūsu liecība varbūt ir par mazu vai tāda sīkumaina, jo nav sīkumainas lietas priekš Dievu. Katru reizi, kad mēs nākam apliecinām Dievu, viņš tiek pagodināts. Un ziniet, kad es pieņēmu Jēzu kā savu glābēju, man bija tāds viens draugs, Guntis, viņš bija vienkārši fantastisks. Viņš katru svētdienu nāca liecināt. Nē, tās nebija svētdienas, bet tās bija jauniešu vakari. Viņš katru jauniešu vakaru nāca liecināt. Un tās liecības mums tā likās, nu kas tur tāds sevišķi? Un viņš stāstīja, ziniet, man nebija malkas mājās. Un es gāju ar savu sunu pastaigāties, viņš saka, es grāvi ieraudzīju baļķi, un es stiepu viņu mājās. Un es varēju 2 dienas sildīties. Un liekas, slava Dievam, vai ne? Slava Dievam par to, ko Dievs dara. Liekas, nu kas tur tāds īpašs, ja? Nu aiziet, takši kaut ko nezinu, kaut ko salauz, kaut ko kādam sēdz robu izlauz, bet tā nedrīkst. Bet viņš vienkārši lūdza, ka viņam vajag siltumu, viņš ieraudzīja grāvī koku, ja? Un tad viņam bija visādi tādas tās liecības. Un, jā, arī tādas ir liecības. Arī tādas liecības, jā. Vienu varbūt var tādu izstāstīt, kas nav liecība, ko nevajadzētu liecināt. Ja? Bija kāda sieviņa, kur bija Latvijā, viņa bija vasarsvētku draudzē. Un jūs atceraties, bija tādi piena steķi kādreiz, kur lika pienu, Latvijā, laukos vai pa ceļām, brauca garām mašīnas, tad viņi savāca tos un lika atkal tukšu kannu, paņēma pilno un lika tukšo kannu ar pienu. Un viņai nebija ko ēst. Un viņa liecināja. Viņa teica, zini, es gāju uz pa mežu un lūdzu Dievu. Viņa saka, man vajadzēja ēst mājās. Man nebija ko ēst. Viņa teica, es ieraudzīju to piena kannu. Un viņa saka, un sapratu, ka Dievs man to ir atsūtījis. Draugi, nesokat citiem piena kannas. Tā nav liecība. Ja? Tas, kas nepiedar tev, jā, tas nepiedar tev. Ja? Pat, ja tev liekas, ka tas ir tev acu priekšā, ja? Tas nav priekš tevis. Tā kā droši, ja ir liecība, droši. Nekas. Mēs slēdzam ārā, jā. Es apsēdīšos. Slava Dievam, jā, paldies par šo iespēju, ka mēs varam Dievu vienmēr piesaukt un slavēt un pielūgt. Un neskatoties, kur mēs esam, cik mēs esam varbūt tālu viens no otra vai kādās valodās mēs runājam, bet Dievu pielūgt, pateikties mēs varam katrā vietā. Un es pateiktu šodien paldies, ka mēs esam šeit. Un es sēdēju aizmugurē tur pie līgas, Andris teica, ka mums nav mazas un lielas liecības, un es saku amen. Un es arī savā grupiņā parasti saviem brāļiem māsām saku, mums ir kaut kas foršs noticis, un visiem vienmēr ir labi. Un tā ir tā lielā liecība. Mums viss ir labi bijis. Un es vienmēr prasu, kaut ko padalāties. Un es nezinu, kāpēc, bet tā padalīšanās laikam ir tāda, es nezinu, kaut kas bloķē un liekas, man arī likās, man nav jānāk šeit priekšā, tāpēc, ka tur kameras ir. Bet kā tad mēs varam aizdot to savu labo vēstu tālāk, vai ne? Ja ne caur kamerām un labi, ka mums ir kameras, paldies Dievam. Labi, es ķeršos pie savas liecības. Man patīk liecināt par mīlestību, jo tā ir vistuvākā manā sirdī, kas ir, un es varu daudz liecināt par mīlestību. Un es laikam, jā, šodien es vispār sākšu tā, kad atbrauc pie manīm tētis, kas šodien par dienu ir svētdiena. Viņš atbrauca
ceturtdienu. Viņš atbrauc tāpēc, ka Dievs zināja, ka viņam šeit jābūt ir. Viņam ir 73 gadi, un viņš ir ritīgs čalis. Ko es gribu teikt par to? Mans tētis, viņš pīpē, viņš smēķē. Es domāju tā. Varat griezt, varat negriezt, bet es stāstu to kontekstā, tāpēc, kad es atbraucu viņam paklaus lidostu, es sāku just, ka pie manis mīlestības sāk kaut kas ķerties klāt. Tāds tā kā, es sāku ieraudzīt viņu, kad viņš tā kā ir pīpējis, un es sāku just, ka tur kaut kas smaržo ne tā, kā vajag. Es saprotu, ka tā nav mīlestība. Labi, bet es tāpat tur tā kā sev iekšā, nomierinies Gita un tā. Es tik ļoti mīlu tēti, es viņu tik ļoti mīlu, ka es nevaru pat izteikt. Bet ejot tālāk, labi, nākošā diena. Mēs iebraucam mājās vakars, es vēl paturpinu par to pašu dienu, iebraucam mājās vakars. Viņš tieši tas, ko es negribēju, viņš prasa, kur es varu uzpīpēt. Es tā tagad... Tur ir burka, tur ir pudele, es tev iedošu pudeli, tev ir jāiet tur ārā, pavisam aiz sētas, tur gan arī uz lielā ceļa, tu nedrīksti šeit, un tev ir jāiet tur. Es viņu tā kā nokomandēju, tur norādīju, uzrādīju vietu, bet zini, tad es jutos, manī svētais gars sāka man tā kā kustināt un teikt, ko tu, Gita, dari? Vai tā ir mīlestība? Es tā kā noliku malā, es domāju, tas ir grēks, pīpēt ir grēks, alkohols ir grēks, narkotikas ir grēks, amen, tas tā ir, un tas neved nekādā atgriešanās pozitīvajās lietās mūs, bet tādas lietas notiek cilvēkiem, un tas nenozīmē, ka viņi nav glābti, protams, mans tētis ir glābts, bet tā ir kaut kāda viena lieta, kas viņam vēl ir, kas ir kaut kādā procesā no viņa kratās nost, bet jā, labi, ne par to, bet ejam tālāk. Nākošajā dienā es atkal pamostos ar to sajūtu tādu, kad nav labi, jūs ziniet, ka nav labi, kad mēs esam kaut ko darījuši pret garu. Es nesaku, ka gars saka, kad ir jāpīpē, bet man tā sajūta bija tāda, ka es neesmu kaut ko labi izdarījis. Es tagad vingroju no rīta, un es dzirdu, ka man Dievs saka, tu tagad paņem viņam, uzliec to vislabāko krēslu, kas tev ir mājās, paņemt. Mums ir tāda seitiņa pie kaķu mājas, mums tāda nodalīta seitiņa, tur var sēdēt, sauļoties, dzert tēju, kafiju un visu kaut ko labi atpūsties. Un es dzirdu, ka man Dievs saka, paņem pašu labāko savu krēslu, kas tev mājās ir, uzliec viņam, un lai viņš sēž, un saulē, lai viņš sēž, un lai es viņu var apspīdēt. Un es tā domāju, Dievs, bet tas taču nav pareizi. Kā? Nē, ir pareizi. Un tad man ienāca tāds siltums, jo Dievs teica, es jau viņam nerādu mīlestību, kad es viņu lieku ārā kā suni, tev ir jāiet tur, jo tā jau ir problēma, ar ko patiesībā viņš neapzināti cīnās, cilvēki jau cīnās ar kaut kādām lietām, bet Dievs mūs sūta blakus, lai mēs esam par svētību, lai mēs esam par gaismu, lai mēs viņam iedodam savu mīlestību, jo Jēzus jau teica, Dievs jau sūtīs savu dēlu, lai viņš nevis pasauli tiesātu, bet lai glābtu, un mēs jau esam tā daļa, kas arī ir tas process, kā mēs glābjam, bet ne jau ar to, kad es viņu tagad nosodīšu, kad viņam tas nav labi, tas smird, man tas nepatīk, bet tieši otrādi, es zinu to, kad viņš cenšas, es zinu, ka zemapziņā viņam ir, ka viņam pašam tas nepatīk, bet mēs zinām, mēs esam paši kādās atkarībās bijuši, un tā, ne par to, bet es viņam tur ierādīju, es paturpināšu tālāk nākošo dienu vēl. Un tad nākošajā dienā, respektīvi šodien, es atkal tur darbojos, tīri savus dzīvniekus, un es dzirdu, kad Dievs ar man runā, jo es biju pirms tam iegājis pie tēti istabā, un viņš man saka, ka viņam nav vairs cigaretes, un viņš šeit Anglijā nepirks, jo šeit ir dārgi. Viņš braukšot uz Latviju, un Latvijā nopirks, bet es zinu, cik viņam ir grūti, ka viņš grib to cigaretu uzpīpēt. Es nesaku, ka jums ir jāpīpē un ka tas ir labi, bet es tik stāstu šo gadījumu atsevišķi par tēti un kā Dievs uz manas sirdi runāja. Tajā brīdī es neko viņam neteicu, es tikai nodomāju, es izgāju no istabas ārā, es teicu, paldies Dievam, to ātrāk kaut ko nopabināju, to ātrāk atmetīsi.
Bet man atkal tā iekšā tā sajūta, ko tu, Gita, dari. Nu, tā, es tā kā pasmējos par viņu tā, un es jūtos tik slikti, un atkal man, Dievs, kur ir mīlestība? Nu, tā nav mīlestība, un es tā kā atkal noliku to malā, es domāju, nu, tā kā būs labi. Un tad tajā kaķu mājā es atkal dzirdu, Dievs uz mani runā. Jūs jau katrs zinat, kā Dievs runā, un to balsi, un to sajūtu, un to nekad nevar sajaukt ar nevienu citu. Un tad man Dievs saka, es tev saku, nopērc tu viņam to cigarešu paciņu. Un es atkal nevaru to saprast ar miesu, un es domāju, tas taču ir, viņš teica, Salamans mums arī runā par to, katrai lietai šeit uz zemes ir savs laiks, un viņš teica, un es pat redzēju skaidri, ka tētis nepīpē. Es to skaidri redzēju, ka tētis vairs nepīpē, bet es nezinu to dienu un to laiku, un Dievs man teica, katrai lietai ir savs laiks un sava vieta, bet tu esi šeit, lai tu būtu par svētību viņam. Tas nenozīmē, ka es viņam lieku un atbalstu to pīpēšanu, bet es ceru, ka jūs sapratāt šo stāstu, ka mums ir jābūt par svētību. Varbūt tas izklausās varbūt tā, negarīgi, cigaretes un alkohols. Kādreiz cilvēkiem liekas, ka mums ir jābūt tikai svētiem. Ja mēs esam Jēzus pieņēmuši, tad mums ir pilnīgi viss nokritis. Bet es teikšu, diemžēl tā nav. Mēs visi savas dzīves laikā šeit vēl metam, kratamies un visu nopurinamies. Bet kādā veidā, jo es negribu, beigās es sapratu, es teicu, protams, es Dievam lūdzu piedošanu, es teicu, Dievs piedod par mani šo kaut kādu nepareizu rīcību, jo tiešām tā nebija mīlestība. Mīlestība bija tā, kad es viņam esmu blakus, un vienalga kā tā situācija, bet es esmu blakus, un tajā brīdī es sapratu, es jau sāku palikt par farizēju, par burtu kalpu. Bībelē ir rakstīts, nedarīt to, neiet tur. Protams, kad ir tā, kā tur ir rakstīts, bet tas ceļš līdz tam, viņš ir ejams, un viņš ir ar dažādiem apstākļiem, notikumiem un situācijām ejams, bet ko es finālā gribu pateikt, ka mums ir jāpaliek mīlestībā, lai vai cik ir miesai mums nav vērti un nav patīkami, bet ir reizes, kad mums tomēr ir jāieklausās dziļāk tajās savā balsī. Tā ir tāda viena maz liecība par to, ka mums nevajag būt farizējiem un burta kalpiem, tur ir rakstīts tā, un es uz to stāvu, bet lai es līdz tam aizietu, man tomēr ir kaut kam jāpāriet un jāiziet. Un es ceru, ka jūs mani sapratāt, bet es gribēju teikt tētim, kad es viņu ļoti mīlu, un es nedusmojos, ka tu vēl pīpē, bet es zinu, ka būs kāda diena, ka tev vairs vispār negribēsies nevienu cigareti, un tu mēs kopā abi celsim rokas vēl augstāk un slavēsim Dievu. Amen! Amen. Slavu Dievam, jā. It sevišķi pašā sākumā ir ļoti svarīgi cilvēkus nenosodīt par to, ko viņi vēl dara. Jo es zinu, ka es arī cīnījos, vēl 2 gadus cīnījos ar savām atkarībām un tā tālāk. Jā. Vai ir kādam vēl kas? Ok, tad. Jā, man ir tāds brīnišķīgs darbs, kurš man ļauj ceļot pa Angliju un varbūt pat vēl kaut kur citur. Un es tiku nosūtīta uz Gateway konferenci, kas ir kristīgā konference Portsmutā. Un 2 dienas pēc kārtas tur notika slavēšana un Dievu vārds tika mācīts. Un šajā konferencē kaut kā ļoti tika likts uzsvars arī uz to, kādi ir mūsu ieradumi, kas ir mūsu labie ieradumi un sliktie ieradumi. Un kaut kur mazliet varbūt atsaucās uz to, ko Gita jau sāka teikt, ka mums katram ir kaut kādi ieradumi, kuri varbūt liekas, ka nav tik nāvējoši, vai citiem jau varbūt tas netraucē, bet tu tā kā gandē sevi mazliet, un ilgtermiņā tas tevi neved tuvāk Dievam. Kaut kā tā. Un ir savukārt tādi labie ieradumi, kas tevi ļoti tuvina Dievam. Un ieradums tas ir kaut kas, ko tu dari, varbūt pat bez lielas piedomāšanas. Tu to vienkārši dari jo tas ir ierasti. Zinu, ka,
Ja es tā iedomājos tagad, ka man dažreiz patika kādreiz bērnībā pārbīdīt mēbeles. Un tad zini, ka tu esi ieradis, ka tā mēbele stāv vienmēr tur, un tā, ka tev kaut ko vajag paņemt, uzreiz tā kā automātiski ej uz turieni, ja? Lai paņem, bet, pareizi, es taču to skapīt, esmu pārbīdījis tagad otrā pusē. Un tas tā kā liek tavām smadzenēm kustēties. Bet man ik pa laikam patīk tādas lietas darīt ar sevi. Un tāpat arī ar ieradumiem ir, ka tu esi ieradis kaut ko darīt, bet tu to aizvieto ar kaut ko brīnišķīgu labu tā vietā, un tavām smadzenēm ir mazliet grūti saprast, ka tagad būs citādāk. Bet tas ir tāds darbs, ko mēs esam spējīgi darīt, un mēs varam pielietot Dievu vārdu un teikt, ka es visu spēju Jēzus Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Un ja es kaut ko vēl nespēju, tad vēl joprojām es varu atrast Dievu vārdu un pieķerties pie tā un teikt, es to varu, jo Jēzus ir ar mani, jo Dievs ir manī. Un tādi ieradumi, kā lasīt Bībeli vai pavadīt laiku lūkšanā, tie ir dažreiz grūti ieradumi. Un it sevišķi sākumā liekas, ka es nevaru atrast laiku, man ir visādi aizbildinājumi, es esmu ļoti skrejoša, bet tie ir tādi ieradumi, vai ieradums nākt uz baznīcu katru svētdienu. Tas arī ir ieradums. Un tu saproti, ka ilgtermiņā šis ieradums tevi pārmaina kā personu, kā cilvēku, un tu tuvojies Dievam arvien vairāk. Un lai Dievs dod mums apzināties un saprast, kas ir tie mani ieradumi, kurus man vajadzētu atmest un lūgt Dievam palīdzību ar tiem tik galā, un kā es varu tos aizvietot ar kaut ko labāku, un kas ir tie ieradumi, kurus man vajadzētu pieņemt, pie kuriem man vajadzētu piestrādāt un tiešām tos sākt pildīt. Un vēl viena laba lieta, ja tu esi nolēmis kaut ko mainīt savā dzīvē, ļoti palīdzoši ir tas, ka tu kādam to pasaki. Un ka ir kāds, kam tu atskaities par to, ka tu tagad esi nolēmis darīt kaut ko jaunu, vai darīt kaut ko tādu, ko tu līdz šim nedarīji, tas tev ir grūti. Un tas cilvēks, kurš dalījās, viņš teica, es biju nolēmis, ka es celšos katru rītu 5 no rīta. Tas nav viegli, ja tu to neesi darījis. Un viņš teica, es to izstāstīju savam labākam draugam, un es teicu viņam, tātad, ja no rīta es pieceļos 5, es aizsūtu tev ziņu, es esmu piecēlies. Tātad tu zini, es esmu piecēlies. Bet ja vienu rītu šī ziņa neatnāk, tev ir visas tiesības man piezvanīt un man pajautāt, kāpēc es guļu. Un te pirmā diena viss labi, otrā diena viss labi, trešā dienā ziņas nav. Un ko jūs domājat? Draugs zvana. Viņš teica, un es savu telefonu turēšu uz loudspeaker. Tātad. Un trešā dienā viņš zvana tā, kad visa māja rīb, un viņa sieva 5 no rīta nav priecīga par šo zvanu. Un viņa reāli saka, tu vari izslēgt savu telefonu. Un vienmēr sakot, viņš teica, man sieva man izmet no gultas, tātad es piecēlos. Tas tā, par to, ka meklēt vajag to palīdzību, kas tevi var turēt uz tā ceļa. Uz tā ceļa, kuru tu esi nospraudis un centies pa to iet. Un, ja tev ir vajadzīgs kādas aizlūkšanas vai palīdzība vai draugs, kuram tu vari to uzticēt, noteikti nāc un dalies. Lai Dievs svētī. Amen. Jēzum arī bija ieradums Bībelē rakstīts, ka viņš pēc ieraduma gāja uz templi. Jā, pēc ieraduma. Viņš no rīta nepalika mājās, viņš piecēlās un gāja uz templi. Un pielūdz. Jā, ko? Es ķeršos pie Dieva vārda, bet dziesma vēl? Jā, viena dziesma, kamēr es sagatavošos, un tad es dalīšos ar Dieva vārdu. Tavs mūsu, kas debesīs, lai svētīts top tavs vārds, lai nāk šeit tava valstība, lai piepildās tavs prāts. Uz zemes tāpat, kā debesīs, kā
slavētājiem. Slavu Dievam, jūs varat apsēsties. Ir labi biežāk dzirdēt vārdu, ir labi biežāk uzņemt vārdu, jo bez vārda arī mēs nekur. Protams, Bībele mums ir kā autoritāte, Bībele mums ir kā pamats, ja? Bet vārds mums arī ir vienmēr vajadzīgs. Un, es domāju, ka jūs daudz zinat stāstu par Izraēlu tautu, kura tika izvesta no Ēģiptes zemes. Es domāju, es tur visu nestāstīšu, ja, kas tur kā un kur. Visu to jūs varat atrast Mūzes grāmatā. Bet Dievs vadīja savu tautu un Dievam bija cēls mērķis. Viņam bija mērķis priekš viņiem. Ja, kāpēc viņš viņus izved? Viņam bija mērķis priekš viņiem. Un tai pašā laikā, kad Dievs arī izveda, Dievs bija pacietīgs. Jo tāda tauta, kāda bija viņa tauta, Izraēla tauta, tāda nebija neviens. Viņi bija stūrgalvīgi, ja? Mēs to zinām. Bet, protams, Dievs ir pacietīgs, bet tai pacietībai mēs zinām, ka ir arī kaut kādas robežas. Ja? Es zinu, ka katram cilvēkam mūsu dzīvē ir kaut kādas robežas, kad mēs esam pacietīgi. Ja? Kad mums kaut ko dara pāri, vai mums kaut ko, es nezinu, kāds, vai bērni neklausa mūs, vai kaut kas notiek tāds, kas vienkārši mūs apbēdina, un mēs sakam vienreiz, un mēs sakam divreiz, un mēs sakam trīsreiz. Un kaut kādam beigās ir kaut kāda pacietības mērs, un mēs, vai sākam pielietot mērus kaut kādus, ja? Vai mēs pasakam, tā nevar, jūs nedrīkstat. Protams, Dievs daudz runāja. Dievs daudz runāja uz savu tautu, un to mēs varam lasīt, viņš nemitīgi visu laiku rādīja savus brīnumus, viņš rādīja savus zīmes, viņš gāja viņiem dienām un naktīm līdzi. Mēs zinām, ja, ka dienā viņš gāja kā tāds mākonis, ja, lai viņiem nebūtu karstums, ja, lai viņi tur tuksnesī galīgi ar zemi, un naktī viņš bija kā uguns staps. Ja, un tādā veidā jūs iedomājaties savu dzīvi tagad, šajā gadsimtā, iedomājieties dzīvi, kad jūs kaut kādas tādas brīnums redzētu. Jūs ejat kaut kādā pārgājienā vai ejat kaut kur, ja, un Dievs ir tādā redzamā mērā ar jums, kad jūs vienkārši redzat, wow, ja, kaut kas notiek tāds. Ja jūs viņu ne tikai jūtat, bet jūs viņu redzat viņu darbību. Es zinu, ka tādas darbības ir ļoti daudz, un mēs nemazums esam dzirdējuši liecības, ka cilvēki dažādas lietas redz arī dzīvē, kad Dievs arī parādās, ja, Dievs runā. Ja, man ir bijuši vairākas reizes dzīvē, kad varbūt es neesmu viņu redzējis, bet es esmu viņu dzirdējis skaļā balsī sakam un nosaucot manu vārdu. Tad, kad viņš grib uzrunāt mani. Ja? Un Dievs zina katru no mūsu vārdiem. Viņš zina katru mūsu vārdu. Viņš var nosaukt mūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, kur mēs esam dzimuši, kā mēs esam dzimuši un tā tālāk. Viņam ir visa informācija par mums, jo tāpēc, ka viņš ir radītājs. Un tāda paša bija informācija, viņam bija par visiem tiem cilvēkiem, par Izraēlu bērniem, par katru no viņiem. Viņam bija informācija. Bet neskatoties, ka viņš darīja zīmes un brīnums, un viņš parādīja savu esamību un gādību par savu tautu. Ja? Un tas ir, to mēs varam izlasīt psalmā 106, jums ir Bībeles līdz 106, no 7 līdz 11. No 6 līdz 11. Psalms 106, no 7 līdz 11. Un šeit ir rakstīts, mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem. Esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi. Mūsu tēvi Ēģiptes zemē neievēroja tavus brīnumu darbus. Ja? Dievs darīja brīnumu darbus. Viņš dara arī šodien tos pašus brīnumu darbus. Ja? Mēs nevaram noliegt to, ka Dievs nedara šodien brīnumu darbus. Ja? Bet tomēr kaut kā savā sirdī es esmu dzirdējis, es nesaku, ka tie esat jūs, es ceru, ka jūs nesat tie, bet daudz cilvēku saka, es neticu brīnumiem. Es neticu zīmēm, es neticu brīnumiem. Šis nav tas laiks, un ir pat mācības, kuras saka, brīnumu nav. Nav brīnumu. Un es šim negribētu piekrist, jo tie brīnumi, ko Dievs ir darījis jau pie mūsu dzīvēm,
tie brīnumi, ko viņš ir darījis pie manām brāļiem un māsām, tie brīnumi, ko esmu redzējis no dienas uz dienu, es viņus nevaru noliegt, jo Dievs dara brīnums. Kādu viņš ir dziedinājis, kādu viņš ir pacēlis, kādam viņš ir devis darbu, kādam viņš ir devis dzirdi, kādam viņš ir devis redzi. Vai tas nav brīnums? Un es domāju, ka tad, kad Izraēla tauta viņa staigāja, viņi redzēja tādus pašus brīnumus. Varbūt viņi tur pat nav aprakstīts viss, kas tur bija. Ja? Viņam iedomājieties, pat tāds brīnums bija, ka viņi varēja iet ar savām kurpēm un pat tās nenodila. Iedomājieties, cik tas ir fantastiski, kā Dievs rūpējās, ka tev pat tupels nenodilst. Tāds ir Dievs. Un, es lasīšu tālāk līdz 11. Tātad, mūsu tēvi Eģiptes zemē neievēroja tavus brīnumu darbus. Viņi aizmirst tavu lielo žēlstību, bija nepaklausīgi pie Niedru jūras, bet viņš tiem palīdzēja savu vārda dēļ. Un tagad es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību. Viņš to nedara tikai mūsu dēļ. Viņš to dara savu vārda dēļ, tāpēc, ka viņš ir Dievs. Amen? Tāpēc, ka viņš ir Dievs ar lielo burtu. Un mēs jau varam teikt, ka zīmes un brīnumu nav. Mēs varam daudz ko noliegt, bet Dievs paliek tas pats vakar, šodien un mūžīgi vienmēr, tas pats mūžīgi. Viņš darīja lietas sava vārda dēļ. Dieva vārds ir pāri visam. Tici vai tu netici, gribi tu to zināt vai tu negribi zināt, Dieva vārds ir pāri visam. Un viņš dažreiz dara to savu vārdu dēļ, lai viņa vārds tiktu pagodināts. Halleluja! Brīnišķīgs Dievs. Un pat, ja viņš to dara savu vārda dēļ, mēs esam pateicīgi. Jo tāpēc, ka tad, kad viņš to dara savu vārdu dēļ, lai viņa vārds tiktu pagodināts, mēs vienalga esam tur iesaistīti. Dievs vienalga mūs svētīt, Dievs vienalga mūs pacēt, Dievs vienalga mūs stumj uz priekšu. Bet nekad mēs nevaram to slavu, ko Dievs parāda, mēs nevaram paņemt sev. Viņš nekad nedos savu slavu tev. Visa slava, kas ir, tā pieder Dievam. Amen? Vienalga, kas tavā dzīvē ir noticis, vienalga, vai tu biji tādā situācijā, ka tu varbūt nebija bērni, un pēkšņi viņš piedzima. Pēkšņi Dievs atvēra tavu klēpi un radīja to augli. Un es esmu dzirdējis ļoti daudz tādas liecības, kur vecāki nevarēja iegūt bērnus. Pēkšņi viņiem ir. Pēkšņi piedzimst. Un ir daudz lietas, kuras mēs varētu šeit pieminēt, bet tam nepietiktu laiks. Es domāju, mēs te varētu runāt par tiem brīnumiem, par to, ko Dievs ir darījis. Un viņš to darīja viņš to dara ne tikai mūsu, bet ja mēs paskatāmies uz vēsturi atpakaļ, viņš to ir darījis visu laiku. Ja mēs lasām Bībeli, ja mēs šķirstam Bībeli un mēs skatāmies dažādus notikumus dzīvē, mēs redzam, ka Dievs ir bijis ar lielo burtu. Vienmēr. Un viņš ir bijis vienmēr laikā tur, kur cilvēkiem ir bijis nepieciešama palīdzība. Bet tu vari teikt amen. Viņam ir tev ir bijusi vajadzība, un Dievs nav aizmirsis tevi. Tev ir bijusi, varbūt tev ir bijis tāda situācija, kad varbūt tu nebija pelnījis to žēlstību, bet viņš atnāca vienkārši un izlēja to žēlstību. Tāpēc, ka viņš ir Dievs. Tāpēc, ka viņš ir Dievs ar lielo burtu. Un tas ir neatkarīgi no tā, kas es esmu kā cilvēks, kurš varētu arī neparādīt kādam savu žēlstību. Varētu arī kādam nepiedot, varētu arī kādam pret kādu slikti izturēties. Tas ir cilvēks, bet ne Dievs. Kas ir svarīgi? Ir svarīgi tas, ka Mūzus kādā brīdī viņš nošķīrās. Mēs lasām, ka viņš nošķīrās, lai saņemtu norādes no Dieva. Un ko viņš darīja? Viņš devās kalnā. Viņš devās kalnā, kur Dievs viņam deva 10 baušļus. Viņam vajadzēja būt vienam. Viņam vajadzēja laiku, lai saņemtu kaut ko. Un Dievs mūs dažreiz aicina. Viņš aicina tāpat kā Mūzu.
Mūs saņemt lietas priekš mūsu dzīves. Un ne tikai priekš mūsu dzīves, bet priekš dzīvēm, kuras var svētīt tūkstošiem, simtiem tūkstošiem miljonu dzīvju. Iedomājieties, ka Dievs jūs var lietot. Dievs jūs var lietot savam vārdam, savai godībai. Viņš ved jūs kalnā, jūs saņemat, jūs nesat lejā no kalna un jūs atdodat to. Jūs dodat to, ko Dievs jums ir iedevis. Jūs to paziņojat. Protams, ar Mozu sanāca, ar viņu jau varbūt viss bija kārtībā, bet ar tautu, kura kamēr Mozes bija kalnā, ko viņi darīja, viņi pielūdza zelta teļu. Viņi bija paspējuši uztaisīt zelta teļu, ja, un pielūgt. Jā, tādi ir cilvēki, kad viņi nevar sagaidīt kaut kādu brīnumu, viņi nevar sagaidīt, ja. Un kad es skatos šo stāstu, es tieši domāju, es tā lasīju, un es tā domāju, ļoti līdzīgi ir ar Jēzus atnākšanu. Jēzus ir kāpis kalnā pie savu tēva labās rokas, lai saņemtu svētību, lai saņemtu spēku, lai nāktu otrais šeit, un lai mēs kopā ar viņu būtu debesīs. Un kamēr Jēzus ir projām, ko mēs darām? Tas katram ir jāatbild pašam uz saviem jautājumiem. Ko mēs darām, kamēr Jēzus ir aizgājis? Kāds saka, diez vai viņš vispār atgriezīsies, vai viņš vispār tur ir dzīvs vēl augšā? Varbūt kādi, kas tur bija, kuri teica, zini, Mozes jau nav 40 dienas, vai 40, jā, bija diena. Vienkārši lai viņš tur, acīm redzot, viņš tur ir palicis. Un mēs nezinām, viņš vispār atnāks. Bet mums taču vajag kaut ko pielūgt. Mēs taču esam pieraduši kaut ko pielūgt. Mums taču kaut kam ir jābūt. Cilvēki ir tādi radīti, ka viņiem ir vajadzīgi, viņiem ir tieksme, nevis varbūt pēc pielūgšanas, bet viņi piesaistās kaut kam. Ja? Viņi piesaistās. Citi tur piesaistās kaut kādam vienam klubiņam, citi piesaistās otram klubiņam. Ja? Viens ir motocross klubiņā biedrs, viens ir hokeja. Un viņiem ir vajadzīga kaut kāda tāda veida, kur viņi piesaistās. Visā tajā tikai nav glābšanas. Viss ir labi, viss sports ir labs, viss ir kārtībā, bet nav glābšanas. Un šim zelta teļam viņam nebija nekādas vērtības. Jā, viņam bija vērtība kā zelts, bet kā garīga vērtība viņam viņas nebija. Un es redzu, ka daudz cilvēku savas dzīves nav pakārtojuši, lai gaidītu Jēzu. Nav pakārtojuši. Mēs zinām, ka viņš nāks, un daži pat jau ir aizmirsuši, ka viņš nāks. Daži jau ir atmetuši cerību, ka viņš nāks. Ja? Mēs zinām, ka ļoti daudz mācītāji sevišķi runā, Jēzus nāks drīz. Ja, jūs esat dzirdējuši, ja? Ka mēs mācītāji tā sakam, Jēzus nāks drīz. Un draudzes locekļi, kad viņš nāks vienreiz mācītāji? Paklausies, tavs tēcis, vecais tēvs par to runāja, tavs tēcis par to runā, tagad tu par to runā. Kad viņš nāks vienreiz? Bet mēs jau labi zinām, ja? Mēs sakam, ka Jēzus nāks drīz. Tas ir pilnīgi normāli, jo tāpēc, ka mēs sagatavojam cilvēku sirdis. Mozes jau negribēja neko sliktu priekš tās tautas. Viņš vienkārši aizgāja saņemt vārdu, lai nonestu to un cilvēki būtu svētīti. Un mēs mācītāji, mēs esam tādi paši. Mēs saņemam vārdu, lai atnestu to jums, lai nonestu to lejā no tā kalna, kur mēs esam bijuši. Un ja mēs sakam, ka Jēzus nāks drīz, tam nevajag tādu burtisku nozīmi pieņemt, ka viņš tagad ienāks te iekšā, kaut gan tas būtu ļoti fantastiski, ka mēs beidzot viņu sastapt šeit. Bet, diemžēl, dažreiz cilvēki, mācītāji tā runā, it kā tikai viņa draudzītē Jēzus atnāks. Tikai šeit viņš ir dzīvs. Tās ir pilnīgas muļķības. Kad Jēzus nāks, viņš nāks pakaļ savai draudzei. Nevis draudzītei, bet draudzei. Tas ir kopē, tas ir viss, tas ir plašums, tas ir katrs, kas ir pieņēmis Jēzus kā savu glābēju, katrs, kas ir atvēris savu sirdi un ar savu mutu apliecinājis, ka viņš ir, ka Jēzus ir viņa glābējs. Amen? Mums tiek dot laiks, kā mēs šo laiku izmantojam, ko mēs pielūdzam, ko mēs taisam savās dzīvēs, vai
vai mēs varbūt visu savu dzīvi esam veltījuši tikai karjerai, kaut kādai savas karjeras veidošanai. Un tas jau nav slikti, ja tu veido karjeru, bet ja karjera ir bez Dieva, tad tu savu dzīvi vari izniekot. Tad tas ir kā zelta težs, kuru tu pielūdz. Jo man ir ticība, ka mums ir jādara Dieva lietas, un Dievs mums piemetīs tās mūsu vajadzības. Viņš piemetīs. Un, es to daudz savā dzīvē esmu piedzīvojis. Esmu ļoti daudz, tas, kā Dievs rūpējās par Izraēlu bērniem, kad viņš viņus baroja, kad viņš viņus pieskatīja, kad viņš no klints viņiem lija pat ūdens ārā. Dievs rūpējās par mums. Un mēs esam šajā, varbūt, pasaules tuksnesī, bet tas nenozīmē, ka mēs esam pilnīgi pazuduši. Tas nenozīmē, ka mēs esam nolēmti kaut kādai nāvei, jeb neizdošanai. Mēs neņemam tos piemērus, lai pateiktu tev, tu nostaigāsi 40 gadus pa šo dzīves tuksnes vai vairāk, un es pat nezinu, kur jūs gals būs. Nē, tas, ko es šodien gribu pateikt, mums nav jāstaigā pa tuksnesi, jo mēs esam tuksnesī, bet tajā pašā laikā Dievs rūpējās par mums. Un mēs varam būt par svētību arī citiem. Mēs esam kā tāda ūdens lāse, kura dod padzērties citiem. Mēs esam kā tāda dzīvība, kur Dievs ir ielicis tuksnesī. Halleluja! Tu esi kā tāda dzīvība, Dievs tevi radījis kā tādu dzīvību, kā tādu vēstnesi, kurš pienes cilvēkiem ūdens krūzi, lai nav jāsit pa klinti. Ziniet, Dievs, kad Jēzus nāks uz zemes, kad Jēzus atkal atnāk šeit, noteikti viņam gribētos, un tas arī Bībelē rakstīts, kad es atnākšu vai es atradīšu starp jums ticību. Un ticība tas nenozīmē tikai ticību uz Jēzu, ticība nozīmē, vai es savu dzīvi tomēr esmu pakārtojis Jēzum. Vai Jēzus nav vienkārši man tāds poļečuģes, nezinu, kā varētu vēl to pateikt, ja, kur iegriež ratu, un kas uzkritīs, tas laimēsies. Jēzus ir kaut kas vairāk mūsu dzīvē. Un visi zelta teļi, kas ir mūsu dzīvē, mums ir jānoņem nost. Pat ja cilvēki, un ir cilvēki, un būs kristieši jums apkārt, kuri ļoti līdzīgi teiks, Jēzus kavējās nākt, Mūzes kavējās nākt, tāpēc mēs uzbūvēsim. Un cilvēki, mēs būvēsim, starp citu, tas pasaulē notiek. Tas pasaulē notiek. Viņš kavējās nākt, būvēsim, darīsim, celsim, viss notiek. Bet tad, kad Jēzus atnāks, tur ir rakstīts, ka akmens uz akmens vairs nepaliks. Nekas no tā nebūs vairs. Amen? Nebūs vairs. Viss, kas būs, ir tas, ko tu būsi sevi ieguldījis iekšā. Viss ir tas, ko tu būsi savā garīgajā dzīvē, kopā ar Jēzu staigājot, kaut vai šajā tuksnesī, ko tu būsi ieguldījis sevi iekšā. Kas ir tavā garā iekšā? Tas ir pats svarīgākais. Ne mūsu karjeras, ne mūsu nauda, nekas vairs nepaliks. Tur ir teikts, ka tās rūsa un kodes saēdīs. Es neaicinu nevienu būt nabagam. Es neaicinu jums būt pilnīgi, nezinu, kaut kādām, ietērpties muķenes drēbēs un staigāt, visu savu dzīvi. Bet es jūs aicinu, esat dzīvi. Jo Jēzus, jo templis ir šeit iekšā. Dieva dzīvība ir tevi iekšā šeit. Un dažreiz es saku cilvēkiem, kad es pat dažreiz to jūtu, es uzlieku savu roku šeit virsū un es jūtu pilnīgi kā Dievs kustās. Kā šeit svētais gars kustās. Tu esi Dieva templis, tur ir rakstīts. Tu, saki es, Dieva templis. Ko mēs darām ar savu templi? Kā mēs rūpējamies? Kā mēs laistam? Kā mēs uzkopjam savu templi?
Protams, tas arī jautājums ir priekš manis, tas nav tikai priekš jums. Jo katru reizi, kad es kaut ko gatavoju, vispirms es to uzdodu jautājumu sev. Kas notiek ar manu dzīvi? Kāda ir mana dzīve vispirms? Jo es nevaru neko nodot jums, ja es pats savā dzīvē neuzdodu šos jautājumus. Jūs nevarat iedot cilvēkiem to, kas jums nav. Jūs varat tikai nodot to, kas jums ir. Halleluja! Dievs vēl joprojām dara brīnums. Un viņš vēlās mūs svētīt. Pat ja mēs apkārt redzam pretējo. Pat ja tu redzi pretējo savā dzīvē, pat ja tavs acis redz, tas nav iespējams. Tur kaut kas notiek, šeit notiek, tas notiek, vispār. Dažreiz cilvēki saka, Jēzus ir dzīvs, Jēzus, tu vispār esi dzīvs, tu esi kaut kur vispār esi aizmidzis. Kāpēc šitas notiek? Kāpēc kari, kāpēc mirst, kāpēc šitas? Un mums ir 101 jautājums. Bet es jums gribu pateikt, ja jūs lasat Bībeli, arī tajā laikā bija kari, arī tajā laikā bija slimības, arī tajā laikā bija visādi notikumi. Nekas nav mainījies. Un tāpēc Dievs gaida no mums uzticību. Būt uzticamiem vispirms sev, būt atklātiem pret sevi. Ziniet, ja tu nevari būt atklāts pret sevi, apsēdies kādreiz pret spoguli un parunā ar sevi. Parunā, uzdod dažus jautājumus un atbild uz tiem jautājumiem. Un ja tu nevari būt pat patiesi pats pret sevi, kā tu būsi patiesi pret citiem? Un tad, kad mēs izējam ārā no šīs patiesības, jeb no tā, kad Dievs mūs grib svētīt, mēs īstenībā radām sev tādu situāciju, ka mēs paši ejam tuksnesī bez ūdens. Mēs atstājam ūdeni. Jā, kurš no jums, gudrs būdams, ejot tuksnesī, nepaņemt līdz ūdeni? Es domāju, tas ir pilnīgs muļķis. Jo viņš zina, ka viņš tālāk par 5-10 kilometriem viņš noies tajā karsumā, viņš netiks. Kas ir tas ūdens šodien priekš mums? Tas ir Jēzus Kristus, kurš ir jāņem līdz visās situācijās, kur mēs ejam. Jo, lai mēs gribam, mēs negribam, mēs dzīvojam vienā lielā tuksnesī. Un daudzi šajā tuksnesī, viņi nevar atrast šo ūdeni. Viņi meklē, bet viņi nevar atrast. Daudz aiziet bojā, tā arī nesagaidot šo ūdeni. Bet tev viņš ir. Tev ir daudz ūdens. Tev ir tik pietiekoši, lai padzirdītu vēl visus pārējos. Vai tu tam tici? Kas es esmu? Es jau tikai tādu pudelīti varu paņemt līdzi. Jēzus ir tevī. Jēzus ir tevī. Ņem viņu līdzi visur, kur tu dodies. Dod cilvēkiem dzert. Pabaro viņus. Un tu redzēsi, kā cilvēki tiek svētīti, kā cilvēki tiek pacelti. Halleluja! Es jau teicu, ka vienu dienu Jēzus nokāps no kalna. Tas notiks drīz, kā es iepriekš teicu, tas notiks drīz. Un kāpēc es tā varu teikt? Tāpēc, ka Dievam nav cilvēka laika. Tas, kā viņš nāk, priekš cilvēkiem varbūt tas ir milz daudz gadu, bet priekš viņa, kā tur ir rakstīts, viena diena ir kā 1000 dienas, ja? Ir 1000 gadi. Gadi, kā 1000 gadi. Neko neesam nokavējuši. Es nezinu tiešām, kā viņš atnāks. Jo tur ir rakstīts, neviens to nezina, ne to stundu, ne to dienu. Neviens nezina, kad Jēzus atnāks, bet viņš nāks. Un mēs nedrīkstam pārstāt sludināt par to. Jo redziet, ir viens, kad mēs sagaidīsim Jēzu personīgi varbūt.
Un es ticu, ka mūsu paudze varbūt viņu arī sagaidīs beidzot. Jūs gribētu viņu sagaidīt fiziski redzēt, ka Jēzus atnāk pakaļ savai draudzei. Wow! Iedomājieties, jūs būtu tā paudze, jūsu bērni būtu tā paudze, kuri būtu parauti vienkārši uz debesīm. Parauti vienkārši! Halleluja! Tur ir rakstīts, ka viens paliks uz lauku, viens paņems, viens paliks. 2 gulēs gultā, viens paņems, viens paliks. Tas ir ļoti interesanti. Es negribētu palikt. Es gribētu, ka mani parauj. Tāpēc man ir jāatstum savā dzīvē visi zelta teļi, kas ir ienākuši manā dzīvē, visas lietas, kas nedod svētību manai dzīvei, ko es esmu varbūt pielūdzis neapzinoties, viss man ir jāatstāj. Un jāpaņem pats labākais. Pats labākais, kas ir, tas ir tas, kas var tev dot dzīvību. Amen? Un es luņās arī beigšu. Tāpēc Jēzus mērķis nav mūsu vadātais deguna 40 gadus vai pat vairāk, un tā tu nekad neiegūsi šo savu svētību, vai tu nekad neiegūsi to mieru. Jēzus šodien pēc savu apsolījumu, viņš ir šeit, mūsu vidū. Jā, es to runāju garīgi, ne fiziski, bet viņš ir šeit. Viņš maina, viņš pieskarās, un viņš, un ziniet, un varbūt pat tas ir pat grūtāk noticēt, ja, nekā, ka tu viņu fiziski redzi. Mēs zinām, ka Izraēla tauta viņu fiziski redzēja, viņa darbību viņa redzēja. Jā, pat ja viņi varbūt neredzēja viņu vaigā, jo viņi nevarēja paskatīties uz Dievu. Jo kas paskatījās uz Dievu, tas nomira. Viņš bija tik spēcīgs, spošs, ja, ka tur neviens nevarēja, tur akls varēja palikt. Ja. Bet tajā pašā laikā viņi redzēja to gādību. Iedomājieties, jūs aizejat šodien uz mājām, un jūs jau gaida pagalmā jau svaiga manna. Vēl kaut kādi visādas lietas, ja? Un jūs saprotat, ka ne jau kaimiņš to atnes, bet ka Dievs to iedeva. Dievs to iedeva. Un galvenais nepieķeraties, ja? Jo tur bija tāds gadījums, ka viņi sāka visu bāzt pa kabatām, es tā savām vārdiem, pa kabatām visur, ja? No rīt, ko viņi, visu bija beigts, nekas tur vairs nebija, jo tāpēc, ka katru dienu, kas tur bija? Jā, katru dienu bija svaigs. Viss bija jauns, viss bija svaigs. Un Dievs arī grib mums katru dienu kaut ko svaigu dot. Nevajag bāzt pa kabatām. Nevajag domāt, ka tev Dievs ir tikai šodien svētījis. Dalies ar to, kas tev ir. Dalies. Ok. Un tad pēdējā lieta no tā notikuma, ko es gribu atgādināt. Ir ļoti svarīga lieta. Ir ļoti svarīgi. It sevišķi draudzē tas ir ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka bija Mūzes un Ārons. Kas bija Ārons? Viņš bija Mūzes palīgs. Viņš visur gāja, aizstāvēja, visur iestājās par Mūzu. Pat, kad tauta leca virsū, ja, viņš mēģināja kaut kādā veidā viņu aizstāvēt. Ja. Ko viņš vēl darīja? Grūtos brīžos viņš turēja Mūzes rokas. Tas ir tas, kas šodien draudzēs iztrūks, ka mēs turam viens otru rokas, ka mēs iestājamies viens par otru. Nevis ļaujam tam baram, ja tiem cilvēkiem, kuri saka, kāpēc tu mūs šeit esi atvedis? Mēs te nomirsim. Mums te vairāk nekā nepieder. Mēs jau 40 gadus te staigājam. Bet, ka tu vēl projām būtu tas pozitīvais cilvēks, tas svētā gara cilvēks, kurš tur viens otram rokas, kurš ir gatavs kādam paturēt rokas un pateikt, es ticu, ka mēs kopā sasniegsim. Diemžēl šim stāstam bija ļoti bēdīgas beigas, kaut mēs gribētu, ka visa tauta būtu iegājusi šajā apsolītā zemē, bet diemžēl viņi bija stūrgalvīgi. Viņi bija stūrgalvīgi. Un tas ir tas, kas mums vienmēr jāņem prātā. Kamēr tu būsi stūrgalvīgs, kamēr tu būsi cilvēks, kurš visu laiku tikai bukšķ un mukšķ,
tikmēr tu staigās pa savu tuksnesi. Tāds ir Dieva princips. Tas nav mans princips, tāds ir Dieva princips. Vienīgais, kā tu var iziet ārā no šī tuksneša, ir radot savu dzīvi pilnīgi Jēzum. Un ticēt, ka viņš ir, ka viņš nāks un ka viņš tev svētīs. Amen? Halleluja. Pielūksim. Debes Tēvs, mēs tev pateicamies, par brīnišķīgo brīdi, par tavu vārdu, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai šis vārds iesējās mūsu sirdīs, lai tas nav vienkārši kā tāds vējš atnāk, aiziet, bet ka tas paliek mūsu garā, mūsu sirdīs, un ka mēs varam, Dievs, to paņemt priekš savām dzīvēm, ka mēs varam iet ar šo vārdu cauri visam, ko mēs piedzīvojam, un galā, ka mēs varam gūt šo uzvaru, Dievs, ka mēs, neskatoties uz to, ka kāds neieies šajā apsolītā zemē, mēs ticam, es būšu tas, kurš redzēs apsolīto zemi. Un es ticu par saviem māsām un brāļiem, ka ik viens, kurš šodien šo vārdu dzird, viņa sirdis, viņa attieksme, viņa dzīves, viņa mainīsies. Un viņa teiks, Jēzu, es negribu neko citu zināt, kā tikai tevi. Es negribu neko, es negribu iet ar cilvēkiem vai ar kādām lietām, kuras nenes man svētību. Es gribu būt tur, kur ir tava gaisma. Es gribu iet tur, kur tavs mākonis iet, kur tavs staps iet pa priekšu. Es gribu būt tur, kur tu svētī mūs un pabaro. Es gribu būt tur, kur kāds ir gatavs paturēt kādam otram rokas. Es gribu būt tur, kur tavi bērni patiesībā mīl no visas sirds tevi. Es gribu būt tur, kur tavu mīlestību plūst. Es negribu dzirdēt balsis, kuras man saka, Jēzus kavējās. Es gribu būt tas, kurš ikdienas ar paceltām rokām ir gatavs tevi sagaidīt un teikt, es ticēju. Es ticēju, ka tu reiz nāksi. Un es ticu, ka šī ir tā diena, kad mēs varam piepildīt savus sirds ar ticību, ar mīlestību, ar klātbūtni un pateikt, cik ļoti mēs mīlam Dievu, cik ļoti viņš mums ir vajadzīgs mūsu dzīvē. Kad tu pasaki, Jēzu. Varbūt arī es biju tāds, kurš bija tālu aizgājis no tavas patiesības, bet šodien es atgriežos atpakaļ. Un es pieņemu, Dievs, tavu vārdu, es pieņemu tavu svaidījumu, es pieņemu tavu mīlestību, es pieņemu, Dievs. Halleluja! Slāva tev, Jēzu! Amen! Tevi pasargā.
vaigu pār tevi, tev žēlīgs, tas kungs, lai pacēl savu vaigu uz tevi un lai dod tev šalom. Vēlreiz nodziedāsim. Tas kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi, tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēl savu vaigu uz tevi un lai dod tev šalom. Jā, lai dod tev mieru. Vai tu esi gatavs mieram? Vai tu esi gatavs saņemt mieru? Šie arī tādi vārdi no Bībeles, jā. Lai tas kungs jūs svētī un visu pasargā. Un es ticu, jā, ka mēs izejot no šejienes, sāksim lēkāt, jā. Un ne tikai lēkāt, bet mēs sāksim pielietot savā dzīvē lietas, kuras varbūt mums ir pietrūkuši un mēs neesam darījuši. Un kā jau mēs dzirdējām šeit, ir tikai jāpieņem lēmums. Amen. Un es aicinu, ka jūs neskrietu projām, jo mums ir sadraudzība. Mēs ejam tēju dzert un kafiju dzert. Tā kā neskrienat lūdzu prom, tur Donkastera vēl kaut kas. Mārta, tu tur viņus pieskati, jā? Tu esi mans miesasargs. Ar Māri ir droši. Es varu braukt uz Pakistānu. Viņam ir spēks. Kaulos. Tur aizmugurē Māris ar. Viņš nepazīst, jā. Mēs brauksim uz Pakistānu maijā. Jā, un tiešām palieciet lūkšanās par to, jo tas arī nav viegls brauciens. Tā nav izklaide, bet tas ir smags un atbildīgs darbs, jo daudz cilvēku tur ir neglābti. Daudz cilvēku dzīvo svešā reliģijā. Viņi pielūdz zelta teļu. Un līdz šim es nebaidīšos teikt to ciparu. 10 000 cilvēku jau ir pieņēmuši Jēzus kā savu glābēju pa 8 gadiem, ko es esmu braucis uz turienu. Un, protams, jebkāda palīdzība, kas ir vajadzīta arī, es ticu, ka atnāks, un es ticu, ka Dievs svētīs, un viņa jau nāk. Un, jā, ja jūs sirdī ir atbalstīti, jā, tad jūs to varat darīt personīgi, rakstīt mums, jā. Tie, kas arī tiešraidē varbūt arī, jā. Tā kā esat svētīti, tiekamies atkal nākam svētdien. Neaizmirstiet, ka ir draudzes sapulce, tiem, kas ir draudzē. Un, jā, tagad uz sadraudzību, un lai jums ir brīnišķīgs laiks. Amen. Jā, vienkārši sveiciniet citu. Es padodos Dievam un stājos pretī vēlnam un redzu, kā viņš bēg. Es padodos Dievam un stājos pretī vēlnam un redzu, kā viņš bēg. Es padodos Dievam un stājos pretī vēlnam un redzu, kā viņš bēg.
pa šitām durvīm jūs varat iet, un tur pa aizmuguru, kā jūs vēlaties.